Vecākajam dēlam ir 32 gadi un jaunākajam 2, tā kā viņiem ir 30 gadu starpība. Ak, kungs, tu viņam varētu kādreiz kāsīt uztīt? Es viņiem ne, bet viņi man gan jā. Es brīnos par tām sievietēm, kas grib bērnu no tevis, jo vienkārši to var akta laikā apstāties, bet es pārdomāju, es negribu. Varbūt nevajag tiem bērniem tur 3. klasē stāstīt, ka viņiem dzimums jāmaina vai kaut ko tam līdzīgu. Kad tu pēdējais uzvilki kaklasaiti? Ja tu man uzšūtu uz valku, Kādu laiku? Nē, man ir tāds rūgtums vēl iekšā. Hei, Ivi, kā tev iet? Kā gan mākslīgā intelekta robots varētu paiet ar 2 soļu algoritmu, protams? Ha, 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 ha! Nē, man trūkst vārdu. Sveiki, skatītāji! Jūs skatāties žetons par uzdrīkstēšanos ar Dāvidu. Pie manis nāks sabiedrībā pazīstami cilvēki, mākslinieki, mūziķi, aktieri un kas vēl nē. Un mēs runājam par bērnību, par mūsdienām, par sapņiem, par nākotni, nu vienkārši par dzīvi. Un, protams, jūs spiediet patīk, abonējiet, lai es varētu varbūt kaut ko šeit vēl nopirkt. Un, protams, paldies Mr. Green par to, ka jūs varat mani skatīties. Sadarbībā ar Mr. Green. Latvijā, protams, daudziem vīriešiem ir 4, 5, 3 vai 2 bērni. Nu, viens no 4 bērnu tēviem šovakar ir pie manis, un tas nav vienkārši tēvs. Tas ir niršanas instruktors, tas ir viens traks džeks. Nu, es viņu pazīstu ļoti, ļoti sen, tās ir pāris 10 gadus, un viņš ir arī solists grupā Rīga Regei. Un tas ir, protams, neviens cits kā Horens Stalbe. Čau, Horen! Čau, Dāvid, čau! Tev smuks uzvalks. Paldies. Man arī kādreiz bija tāda. Jā, Dāvid. Ne, vēl tagad ir. Vienam gan nospēra žaketi. Bet, nu, arī viņš vēl kaut kur tur Kubā, cik es saprotu, viņš tā paliks. Cerams, kaut kur ir. Pēdējā reize, kad es tev satiku, tev bija tāda dredi līdz puses mugurai. Kur tā mata palika? Nu, kur palika? Ik pa brīdim vajag restartēties. Jānis Pliekšāns sacīja, pastāvēs, kas pārvērtīsies, es sekoju viņu norādījumiem. Vai viņš arī neteica, ka zārsts nekad nedrīkst stāvēt tukšā? Arī to viņš teica. Ak, Dievs, nē, nu tik radošs cilvēks. Vai, tu, kā bija maziņš, tev arī bija dredi? Nu, man vienmēr bija gari čirkaini mati jau no bērnības. Un tad kaut kad tīneģeru gados, tad, kad es ļoti gribēju izskatīties pēc iespējas vairāk līdzīgs latvietim, tad es viņus pat mēģināju iztaisnot ar mammas loku šķērēm, lai es izskatītos tāds gludāks. Bet cik es tevi atceros sen, bet es taču nevarētu būt, ka es alojos. Tu taču biji pilnīgi trākš, man es tevi atceros vēl no tā laika, kad, man liekas, Birmanis ar Rūķīti. Jā, tērp teātris. Jā, tērp teātrī, jo tu biji tik ļoti eksotisks izskaties, un tevi eksploatēja jau bērnībā, jaunībā, tu esi, teiksim. Pat arī bērnībā es biju kaut kādos tur avīzē Rīgas Viļņos, kas tur ar jahtu man fočējas, vēl skolā negāja. Tā kā es jau tad aizsāku savus modeļu karjeru. Bet Ivan, es mājās tīrot zobus, es par tevi atcerējos, zinot, ka mēs tiksimies. Horens Stalbe, un es zinu, ka tavs tēvs ir pilnīgi citām saknēm, un es domāju, Stalbe vai kas, tas ir tik ļoti latviski, kā tas nākās? Nav pārāk latviski, tāpēc, ka patiesībā Stalbe ir zviedru Stolberga variants, latviskots, tāpēc Stalbe. Latvijā ir arī vieta Stalbe, tad ceļam uz Valmieru. Jā, uz Straupi, uz Valmieru, kad brauc, jā. Es esmu starp Straupi un kaut ko tur vēl. Jā, tev tieši ir, un tad ir pagrieziens, pēc tam uzreiz pagrieziens uz Cēsīm un uz Limbažiem. Jā, tu labi zini Latvijas. Protams, ka es mācījos biškopību, man bija uz praktiskām nodarbībām, tur jābrauc cauri bieži vien. Štrons pa bitēm, kad tik mēd. Jā, es domāju, ka daudziem Latvijas skatītājiem tu asociējies ar mūžīgiem drediem, Stop the War, krekliņu, varbūt pat kāsīt, es nezinu, bet internetā drīkst runāt visu, protams, jā? Visu, ko grib. Un tiešām visu mūžu tāds esi bijis? Nē, protams, ka es mainos, tāpat tā kā visi, kā es tev jautātu, Dāvid, vai tu visu mūžu tāds esi bijis? Nē, bērnībā man nestāpēja muguru. Tā ir visiem, un tas nav nekas baigi oriģināls, bet jā, skaidrs, ka es esmu gājis dažādiem posmiem cauri dzīvē, bet mēs jau esam tie, kas mēs esam. Zini, kā ir smieklīgi, ka tu satiec tos savus bijušos bērnības draugus vai klases biedrus sados, un tu redz, ka tas ir tas pats mazais puika, tikai tagad tāds ar vēderu un sirviem matiem, bet to serdi jau tā mums paliek. Man te bijuši, teiksim,
cilvēki, kas ir sabiedrībā pazīstami, un ja runā par bērnību, tad visiem kaut kāds rūkums mazliet palicis. Arī man, protams, ir rūkums kaut kāds. Tu biji savādāks, un nekas nav briesmīgāks bērnībā, ja tu atšķiries. Kaut ko tādu briesmīgu pastāst, kā tā mocija? Vai tev man mazam armēņu zēnam lika bērndārzā ēst to piena zupu. Tas bija visdrausmīgākais. Un vēl ar cukuru man arī latviešu zēnam. Nē, ar cukuru man liekas tas nebija, bet man pat ir no bērndārza tāda bilde, kuras es ar lieliem melniem matiem, tādām lielām bēdīgām acīm pie piena zupas. Tā jau nav pārdarīšana, tas ir vienkārši mērdēšana badā, protams. Zini, kā man jāsaka, tā kā Fredijs Merkūrijs savās atmiņās sacīja, ka ir divas lietas, ko vienmēr cilvēki pamanīs. Tas ir, kāda tev ir zobi. Jā, tu neesi ne pirmais, ne pēdējais, bet kas tev ar zobiem vainas? Man nevis vainas, bet viņi ir tādi izteiksmīgi, teiksim tā. Un otra lieta, ka visi vienmēr redzēs, ka tu esi ārzemnieks, ka tu esi vietējais, ka tu esi kaut kāds foreigners vai kaut kāds ienācējs vai pienācējs un tā tālāk. Un tas ir no vienas puses traģiski, no otras puses ļoti burvīgi. Nē, es par to vispār nebēdojos, man pat ubagu centrālu tirgu angliski prasa naudiņas, jā. Kaut gan, es arī neesmu vainīgs, ka es izskatos, bišķi savādāk. Bet man ir bijis cits traģisks stāsts jaunībā, jo es atkal izskatījos galīgi blondiem matiem, galīgi, kā jau puika, kurš vēl airē un dejo tautsdejas un visu normālu augumu, ja, un šitī garām skropstām biezām lūpām. Un tad bija apmēram tā skuķu puika, ja. Pārāk labi izskatās. Man arī, protams, to pieminēja, ka gari mati, un ko tādi gari mati, tā kā tam meitenēm jau ir gari mati, un tad man vēl parādījās riņķi ausīs, un tad vispār visiem bija apjukus. Man abi riņķi, man ir. Man ir joprojām. Es tagad izņēmu, jo man laukos kaut kādi tomāti šugājās no manis, kad es zinu, ar tomātiem tur, dobē un auskar ausīs. Uzsmaid viņiem. Bet man tā bija, man salūza stīpiņi, bija gari mati, un meita aizbrauc uz Rīgu, man nav stīpiņas, un es ielieku kaut kādu rozēm tādu. Un atnāk kaimiņi uzaicināt pusdienās, es tādās appenēs, un viņi kā apburts man skatās, es pat biju aizmirsts, ka man tā stīpiņa. Un es atnāku mājā, paskatās, es tādās rozēs, un ar auskariem, tāds es viens pats tur laukos strādājis, man Jēzus, ko tie cilvēki par man padomāja. Toties tu darbojies svaigā gaisā ar saviem tomātiem un gurķiem, un kas tev tur vēl? Jā, un tu zini, un kanģas aparātu. Nē, man tāds nav, bet apsver tā doma. Vajadzētu, jo te visas akcijas celšot, ko es jau domāju. Gan es iemācīšos izaudzēt tomātus. Jā, kā tu domā par to jaunatni? Tu saki, satiec savus bijušos klases biedrus, vēl kaut kādas tur jaunības draugus, un viss paliek resni, un tādi, veci, vienkārši nesmuki, un kad. Viņi ir tālu dzīvē tikuši. Zini kā, ir tā, ka es mācījos pirmajā ģimnāzijā, un līdz ar to tad es esmu viens no tiem klasē, kurš ir kļūst par māksliniekiem, kurš ir vismazāk izdevies, jo vēl mans klases biedrs bija Villijs dzejnieks, kurš noslīka jau 22 vai 24 gadu vecumā, tāpēc mēs bijām tādi neparastie, un, zini kā tur, pārsvarā jau tie, kas ir mani klases biedri, ir tur vai kaut kāda ārstu biedrības prezidenti vai velns viņi sazina kas. Bet neskatoties uz to, mums ir kolosāls kontakts un viss forši. Nē, kā latvieši, man liekas, tas pats Priekšāns bija teicis, ka sūdzes nevajag jaukt ar zapti. Nekādā gadījumā. Jā, un par to pašu mobbingu un visu tev neliekas, ka tagad mūsdienās bērni ir nežēlīgāki vai kā? Tas ir sabiedrības viedoklis, es domāju, tā. Zini, kā grūti pateikt. No vienas puses, varbūt es tev piekrītu. Labi, bērni vienmēr ir nežēlīgi. Nē, tas nav mans apgalvojums. Jā. Bērni vienmēr ir bijuši nežēlīgi un ciniski, jo viņi sevs meklējumos un tā tālāk tā joprojām. Es domāju, daudz vienkāršāk. Viņiem ir jāizdzīvo. Jā, viņiem ir jāizdzīvo un no otras puses, jā. Tā mūsdienu jaunā paudze, viņi ir tik maigi un tā tālāk. Es saprotu, ka viņi droši vien lielākā daļa nav dabūjuši pa muti, ne pa gariem matiem, ne pa auskariem un tā tālāk tā joprojām, kas man, piemēram, tīneidžeru vecumā gadījās diezgan bieži. Man arī sabiedriskā transportā parasti neviens nesēdēja blakus un tā tālāk. Visi skatījās tā, kas tas tāds? Tā kā no vienas puses viss, es domāju, iet tā kā līdzsvarā. Jā. Cik es te sapratu, kad man čukst priekšā cilvēki, tev ir bijusi grupa, piemēram, Artis būtu man ļoti mīļš draugs un talantīgs mākslinieks, viņam ir, teiksim, Artis Cool.
Artis būtu Artis cool, un tev ir bijusi grupa ar nosaukumu Fuck the Art. Fuck art. Fuck Art, jā. Jā, tā kā, bet tur ir arī tāda vārdu spēle, jo to var saprast divos veidos. Fuck art Jā, vai fuck art. labi, skaidrs. Jā, ar to mēs sākām. Un cik es sapratu, tā ir pirmā latviešu vispār grupa, ko parādīja MTV. Jā. 120 minūtēs Alternative Nation for Black Man Christmas. No weekend. Kā tu dabūji to gatavu? Zini kā, tu jau pats zini, ka galvenais dzīvē ir, lai tev ir forši cilvēki apkārt. Un man ir baigi paveicies, ka man ir bijusi iespēja iedvesmoties un mācīties no kolosāliem cilvēkiem. Un Artis Dzērve ar Baibu Ripu, mani labi draugi uztaisīja to klipu. Viņi arī viņu aizgādāja vācu draugiem, vācu draugi tālāk un tālāk. Uz 16 mm melnbaltās filmas filmēts, vecs, saskrāpēts un īsts kino. Nē, pār Dzēru vispār viņš joprojām radoši darbojās un tā ir braukā pa Eiropu un uzstāda opernamos. Jā. Savas video instalācijas malāts. Mēs esam drausmīgi veci. Klausies, jo mēs visi esam kopā izauguši. Kaut kā tāda apzinīgo mākslas mūža. Mēs jau ar Arti vēl bijām tērp teātrī kopā. Mums jau bija tur garš tas ceļš. Bet es zinu, ka Artim meita mācījās ar manu meitu vienā klasē vēl Kalpakos. Tur vispār mums tur tie radu raksti vēl visi. Nu, Latvijā visiem tie radu raksti ir sajukuši, visi tie samiksējušies. Par tiem 4 bērniem. Mēs jau šorīt braucām. Es braucu pie tevis runāties un kaut kā sieva runāja, cik forši, ka mūsu bērni, man jau bērni pieauguši, jā, viņi teica, ka tur viņi ir pazīstami, tur, kad cik un tik gadu labi izglītība un nav ģimenes un nav mazbērnu, cik tas slikti, es domāju, nē, tāpēc jau veciem cilvēkiem nedzimst bērni, man viņi nebūtu jāauklē, zini, bet cik tas ir krūti, jo es domāju, ja nebūtu bērni, man nebūtu gadžetu kaut kāda, es nelietot viņus noteikti vēl kaut ko. Vispār es gribētu teikt, ka mūsdienu pasaulē teikt, ka tā. Es vispār savu dzīvi iedalu tādos 2 lielos posmos līdz bērniem. Un tā, tas baigi tev iedod tādu baigo power, baigi izmaina vispār tev lietas, kuras agrāk likās pilnīgi nesvarīgas, pēkšņi liekas svarīgas un tā tālāk. Un man jau arī tāpat tā kā tev bērni ir lieli un mazi un tīneidžeri vecumi, un man ir visu vecumu. Man vecākajam dēlam ir 32 gadi, un jaunākajam 2, tā kā viņiem ir 30 gadu starpība. Ak, kungs, es kā mazdēls. Un man vecākajam mazdēlam ir 10. Ak, kungs. Bet kā ir vispār tev attiecības ar bērniem? Ir okei? Man liekas, ka viņas ir foršas. Nu, skaidrs, ka tās attiecības ar bērniem arī iet tur cauri visādām peripētijām un tā tālāk, tā joprojām. Nu, kā jebkas dzīvē, kas tu mēs ejam uz augšu, uz leju, un kā mēs zinātu, kas ir prieks, ja mēs nepazītu asaras un tā tālāk. Nē, dievīgi, tāpēc es arī kādreiz padomāju, man patīk un nepatīk mans vecums. Kad ir tā, kad es savus pieteikam tiešām dūls, un bērniem nav kauns par mani. Nu, varbūt es esmu vēl dūlāks, nekā, jo viņi man tādi kārtīgi cilvēki. Ja? Bet tas, ka domāju, tas ļoti tādu baigot labā nozīmē, ka es līdz laikam. Bērni ir tādi, es teiktu tādi, sabiedrības kopumā acīs tādi krietni solīdāki par mani. Tieši tas pats. Netik traki, bet kā var tādiem psihopātiem vecākiem būt normāli bērni? Es arī brīnos. Kādreiz cits jau teikt, kā tu viņus audzini? Es jau nezinu, kā jāaudzina bērni. Tie ir pirmie manā mūžā. Es taču nezinu. Bija tā apmēram, ka taisam kokteilīt vakarā. Negribu kokteilīt, un bez mazliet cik gadīgi. Jā, man arī bija vienmēr tā, man no kaut kādu 15, 16 gadu vecumu pilnīgi noteikti sapņoju par to, ka man būtu bērni, un man arī uzreiz 19 gadu vecumā piedzima vecākais dēls. 26, 27 gadu vecumā man jau abi puikas gāja skolā. Un man tā ideja bija tāda, ka es domāju, ka es gribu tā, ka es ar viņiem kopā varēšu aiziet uz tusiņu, uz klubu. Bet man tā ir bijis. Man tā ir joprojām. Jo tas nav Latvijā, protams, tas ir bijis no ārzemēs. Man tā ir gan Latvijā, gan ārzemēs visur. Es esmu iekšā un tāpat tur, zinu, kā tās paaudzes tur mijās, un es tusēju ar savu draugu bērniem kopā un ar savu bērnu draugiem. Un koncertos, pasākumos, DJ setos, visās aktivitātēs. Tas kultūras patērētāju vecums, tas jau nav mainījies. Viņi tāpat ir no 20 līdz 30. Bet dīvaini ārzemēs klubos tomēr ir vairāk cilvēku ap 40 gadiem, kuriem ir nauda beidzot. Zini kā, gan jā, gan nē. Pie mums jau arī, jo, zini kā, ja paskatās, kā bija senāk, kaut vai padomju laikos,
tad mūsu vecumā būtu jau sen norakstīti un veci nespējīgi pensionāri. Kraķi. Ja? Bet mūsdienās, paldies Dievam, mēs varam maukt un zin kā, mākslā un tādās lietās, tur jau nav svarīgi, cik tu esi vecs, tu pasties uz Cik tu esi radošs un cik spējīgs. tu pasties uz Miku Džegeru, nav variantu, ja tu kāp uz skatos, tev jābūt jaunam, tev jālēkā, tev jāpatīk jauniešiem, ko darīt? Un tikai jauniešiem, galā, Visiem, vislabāk, ja tu patīc visiem. Tas vispār ir superīgi. Tā kā dolārs. Klausiet, es kaut kā tevi atceros vēl no Radio SVH, tu taču garīz no pirmās dienas, tu nebija? No pirmās dienas, Jā, man 13 tā gadus es nobliezu. Jo vienmēr man asociējas ar Radio SVH, es atceros, ka viņi vēl taisīja tās oranžās balles, tās jubilejas mūžīgi. Jā, mēs tur uzstājāmies arī ar grupu Fakārt, mēs iesildījuši esam gan Doktors Albāns, gan Headways, gan Gypsy Kings, gan Ace of Base un kas tur viss bija tajā laikā. Jūs skatītāji vispār saprotat, kas ir Horens Stāba? Nē, jūs vispār saprotat. Jums liekas veci kraķi, es vecs kraķis, viņš vecs kraķis, divi veci kraķi runā. Tā nav. Mēs savā ziņā visi esam kaut kādā veidā leģendas. Un ja tā padomā, jums pat nevar izdariet dzīvē kaut ko tādu un iesildiet kaut vai prāta vētru, un tas jau būs. Yes, Jā. prāta vētru ir iesildīt. Kā tu nokļuvi SVH? Es nokļuvu SVH ļoti vienkārši. Es biju grupā Fakārt, un mēs aktīvi muzicējām, un Tērpa teātra direktors savukārt bija Aldis Kušķis, un tajā laikā bija Zigmāram Liepiņam superīgā kompānija Šovimpeks, mūzikas bizness. Un es Aldim Kušķim iedevu kaseti ar Fakārta ierakstiem, un tā teicu, draugs, vai tu nevarētu parādīt Zigmāram Liepiņam, viņš tomēr ir pašā tajā augšgalā, un tur ar Maskavu strādā, un tā tālāk. Varbūt mēs varētu kaut kur iebīdīties. Un tad Zigmārs Liepiņš, būdams ļoti pieklājīgs cilvēks, atbildēja tā, ka viņš īsti neorientējās tādā mūzikā, jo tas bija tāds raps ar ģitārām, tas, ko mēs spēlējām. Viņš teica, bet balss gan tam čekam ir baigi forši. Jā, tad viņš man uzaicināja un teica, paklau, es te drīz taisīšu radio, es dzirdēju, ka tu esi arī DJs, tu DJ, negribētu nākt strādāt radio, un, protams, ka Radio SVH, tas bija, tajā laikā tas vispār bija kaut kas neiedomājams. Mēs visi bijām tautas mīluļi un atpazīstami uz ielas. Bija. Arī tagad vēl, tas jau ir apsveicam, ka vēl tagad ir Radio SVH, varbūt formāts ir izmainījies. Bet... Jau vairāk kā 30 gadus. Jā, tā kā, cepuri nost, jebkurai vadīja gar Zigmāram Liepiņam, gan tagad Jānim Šipkevicam. Bet iedomājies, ka Fredis bliež 30 gadus viņš māca, 30 gadus. Es Raimondam Paulam prasīju, kas būtu Latvija bez Raimonda Paula? Un Latvijas radio bez Raimonda Paula, kas būtu? Un Pauls man skaisti, viņš teica, kas būtu Raimonds Pauls bez Latvijas radio? Un te ir līdzīgi arī tieši tāpat ar Fredi, ja, kad visiem pārējiem jau tā bija tāda baigā skola tomēr. Protams, un tai vecumā, tur kaut kā 20 gadu vecumā satikt visus šos te cilvēkus, iepazīties. Mēs bijām, es atceros pirmo sapulci, un kad mēs uztaisījām DJ grafiku, un kad kurš strādās, un tad Ainārs Mielovs bija DJ priekšnieks, un viņš teica, ja baigi vajag kādam samainīties, tad mēs varam arī samainīties. Un Fredis sāka ņirkt un teica, te jau visi tādi, kur gribēs tikai samainīties vienmēr, jo visiem ir koncerti, pasākumi, DJ seti. Jā, darbs radio godīgi nav viegls, ja kādam tā liekas. Es varēs pāris gadus nostrādājis radio, labi, es tiesu rīt ēters vadīju, un tas ir cik tas arī nav vienkārši, tas ir tev patīk agri celties, tā patīk no tā rītiem ilgi gulēt. Es varu gulēt kā no bārdieaugas pilvenā, nē, es neesmu no tiem. Tagad par diezgan aktuālo lietu, Eirovīzija. Aiziet. Tu esi bijis Eirovīzijā? Esmu bijis. Tavā uzvalkā. Kur tev beigās nozag, ja? Nē, man nozag, nevis to, man nozag to melno brokātu, to, ko tu man šovi. Un stāstīt, kā tur iekšpuses izskatās? Kā tur no iekšpuses izskatās? Zini, tas ir tāpat tā kā jebkurā jomā. Cilvēki arī, kur ir tā kā mākslu aplūko no ārpuses, vienalga, vai tā būtu glezniecība, vai dziedāšana, vai dejošana, vai vienalga kas. Viņi jau redz to, kas notiek uz skatuves, un tos aplausus, un to prieku, un to, ka tu stāvi, un visi aplaudē, un tu esi roka zvaigzne, un tā tālāk.
Bet ir jau arī tā otra puse. Es jauniešiem vienmēr saku, ka man uzaicina tur uz jauniešiem uz kaut kādām diskusijām, kaut kādas tikšanās. Es vienmēr viņi man prasa, kā tur kļūt par mūziķu, par mākslinieku un tā tālāk. Es viņiem saku, vispār, ja jūs gribat mākslas pasaulē eksistēt, tad, ja jūs uztrauc tas, ko kāds par jums saka, ja jūs uztrauc tas, ka kāds saka, ka jūs esat pediņš vai idiots, vai jūs nemākat dziedāt vai vēl kaut ko, tad tas nav priekš jums. Ja jūs tam variet tikt pāri tas ir... un to sagramot, tad jūs variet droši kāpt uz skatuves vai mālēt gleznas vai vienalga. Ko, ļoti godīgi vispār pateikt. Tas būs nesaudzīgi, jo man arī ir ļoti labi draugi sportisti un tā tālāk. Tur Miks Indrašs, hokejists, ko es nesen iepazinos. Un viņš man tāds teica, jā, laikam tomēr tā sporta vide ir krietni draudzīgāka un tāda patiesāka un atvērtāka. Tur viss ir vienkāršāk un kaut kā mākslā tur vienmēr. Tur ir cipari, sportā ir cipari. Šeit ir patīk, nepatīk. Es zinu, ka Puča bija viena ļoti laba replikas, ko izlasīja attiecībā par tām balvām. Es ieraušu, kamēr tu pa Puču. Droši. Balvām tur teātrī un viss, kas subjektīvi viens otram dod kaut ko, neskatās produktu kopumā, bet skatās, ka, piemēram, tur labākais kostīms, vēl kaut kas dod labāk izrādi. Kā tas ir, jo tas ir tāda sintēze, šis mākslas darbs kā tāds, tas ir tik liela kolektīva. Tāds kokteils. Jā, un tur nevar subjektīvi izlemt, un tāds mākslai nav ciparu, viņai nav svaru. Jā, tas padara to visu lietu vēl trakāk, kad tu vēl varētu izdomāt kaut ko sarēķināt, kā tas būs un kā tas ies un kā tas derēs un tā tālāk. Vēl tu jau sev neko nevar padarīt, tu jau esi tāds, kāds tu esi, jo cik tev atceros, tu esi vienkārši, traks tu esi bijis vienmēr. Tieši tāpat tā kā tu, bet pasaule, to, ko es saku visiem, atkal man jāsaka jauniešiem un ne tikai jauniešiem, jums varētu likties, ka pasaule pieder talantīgajiem vai pasaule pieder ģeniālajiem. Nē, draugi, diemžēl pasaule pieder drosmīgajiem, tiem, kas dara, un citu variantu nav. Un uzņēmīgajiem un čaklajiem. Trakajiem un drosmīgajiem, es tā gribētu teikt, jo lielākais talants ir darba spējas un nepagurt un strādāt. Lielāka talanta par to nav šai pasaulē. Es baivai Sipiniecei saku, viena lieta ir izsisties, tu noturies, jo mēs visi esam noturējuši. Pilnībā piekrīt. Un baivai, ko teica, izsisties mūsdienās, tie Instagram visi ļoti vienkārši paņem un nosit kādu, un uzreiz tu būsi slavens, bet noturies pēc tam. Saprot, tu jau nevar katru dienu kādu nosist un palikt nesodīts. Jā, jā, bet skaidrs, ka tas uzliekt, tā ir viena lieta, bet turēties un ilglaicīgi, tas ir, tāpēc time is the proof. Šai pasaulē lielākā vērtība ir laiks. Sasniegums sportā ir sekundes, cik vien maz, cik vien tā tālāk. Sasniegumu mākslā ir mākslas darbi, kas radīti pirms 100, 200, 300 gadiem. Visu laiku ir visi pakļauts laikam, un caur to laika prizmu mēs saprotam, cik tas ir vai nav vērtīgs. Es saku, man zvan bijušie klienti un saku, kaut ko uzšķīgi, vēl kaut ko tur uzmodelē visu. Un es tā diezgan tā... Es jau ar tev pirmais, ko teicu, Dāvid, nevar kaut kādu normālu uzvalku. Un es tā vēl caur degunu un vēl kaut kā tā un visu. Bet ja prasa tā, tad tu saproti, ka varbūt tas tev kaut kas pelēkās šūniņas, kā Poirot saka, pelēkās šūniņas. Un tas viens advokāts man saka, tā ļoti skaisti. Viņš saka, labi, tu tagad audzē tos tomātus, bet varbūt tu pēc 5 gadiem atpūtīsies un atkal varēsi kaut ko dabūt. Un es tagad tā domāju, ka varbūt. Jo, un par to, ko tu saki, es vienkārši, es savu ģimenē teicu, es zinu, ka es esmu krūts. Es zinu, es vienkārši esmu nogurs, es negribu vairs, jo ambīcijas es esmu apmierinājis. Es zinu, piemēram, tāpat, ka Eiropas kaut kādās žūrijās, starptautiskās, kur es braucu, kad tomēr, vai vēl kaut kur. Eiropa zina, ka es esmu krūts, un to, ka Latvijā, ejiet taču jūs. Man nevajag vairs piepildīt, kādam pierādīt, kas es tāds esmu. Jā, bet zini, no otras puses atkal, mana iztika un mana peļņa un mana nauda, gan man, gan ģimenei, gan maniem bērniem un mazbērniem ir tā māksla un mūzika un tas, ko es daru. Un man, jā, tev nav izvēles. Jā, man nav izvēles, man tu ir jābliež. Tu būsi mans vergs. Jā, man ir jābliež, jā, tu būsi mans vergs. Un man bērni vēl zināja no galvas to telefonu numuru. Jo vienmēr Dāvids jau pa starp reklāmu rādīja to tādu drausmīgi lielu telefonu, tās tances, cik viņam tā gadēja dzīves. Atsūt pa pastu savas biksītes. Jā, tu būsi mans vergs, es aizsūtīšu tev kādu pa pastu savas biksītes vai kaut kas, tur bija briesmas. Jūs ar Kiki abi divi bijāt ar Kiki.
Viņi dzīvo Amerikā. Viņi dzīvo Amerikā. Viņi apprecējas ar rockeri, ar jā, kaut kādas rockeri biedrības. Jā, kādas kleitošas. Es viņu ik pa brīdim redzu, un arī pirms daudziem gadiem te Latvijā ar satikām. Jā, viņi baigi. Visādi man tie apkārt visā komanda vēl joprojām, es viņus kaut kur satieku. Redz, tu vari savākt viņus atpakaļ, ja vajag. Tu zini, es gribu, lai kāds cits to izdara. Es esmu miera, bet es nevaru 40 kontrolēt, jūs tam ir... Jā, jo tāpēc, ka mākslā, zin kā, visi baigi krutie mākslinieki un visi baigi forši, bet ir ļoti maz tie menedžeri. Daudz tie menedžētāji. Top menedžeri nav. Top menedžeri, jau godē vidējais posms vēl atradīs, bet kas varētu kaut kādas masas tā loģiski novadīt un aizvest līdz rezultātām. Tādu cilvēku Latvijā ļoti maz, un viņi tiek pārpirkti no vienas organizācijas uz otru. Un to viņi satiec vienu dienu, viņi mūzika menedžeri, otru dienu modi, visu laiku viņi ir kaut kur. Tāpat tā kā tie backstage menedžētāji, kur tur vienalga vai modas skatē tie paši lielajos koncertos, tie paši visur tie paši. Un Arnis Mednis teica zelta vārdus, viņš teica, priekš kam man menedžers, kuram man ir jābūt pa menedžeri. Nē, starp citu, kam pieder Virgin Airlines un vispārējais Virgin Bronsons. Jā. Un viņš bija labi teicis, viņam nav augstākās izglītības un miljardieris, un viņš teica tā, es tev maksāju algu par to, lai tu pateiktu, kas man ir jādara, nevis man tev teikt, kas tev iet un jādara. Tā ir atšķirība starp Latvijas menedžeru un starp otru menedžeru. Jā, tāpēc, ka tas ir baigi svarīgi, tāpēc, ka mākslinieks jau tu pats saproti, ja viņam nav tur kaut kādi tie rāmji, viņš tā kā tāda upe izplūst pļavā un pazūd. Jā, Dievs, tu ir kā pliekšāns. Par Eirovīziju. Es taču atcerējos to Lindu, toreiz dziedāju, un es jūs ģēdu vēl toreiz Lindē, ka viena nakti bija kleitjaušķi. Ar nebija ar karu tēmu kaut kas saistīts. Stop the war no tiem laikiem, tas man nāk līdzi. Tā dziesma, tas jau bija tāda. Un nekas nav mainījies. Tev bija brūns uzvalks. Brūns uzvalks, jā, apmēram tavos toņos, tā kā tagad bija ar modīgajām svītriņām, jo es biju gangsters. Jā, es visu atceros, jā. Tu varētu vēl kādreiz piedalīties Eirovīzijā? Mierīgi, jā, kāpēc ne? Es tev teicu, pasauli pieder drosmīgajiem. Kāpēc ne? Jā, ja tev bail, ka tev... Markus Rīva var piedalīties cik reizes Eirovīzijā, ko es nevaru pārreizīts piedalīties. Un starp citu, Markus Rīva ir jauns, nosacīt jauns puisis. Priekš mums puika. Jā, bet, kad viņš pateica, cik viņam gadi, es pat sakautrējos. Es tiešām tā, ka viņš puika, bet viņš tāds vecs puika. Pieaudzis puika. Pieaudzis tāds liels puika pieaudzis. Un viņš kaut kāds 9 reizes esot piedalījies. Un viņam arī tieši tas, kas tev, viņam nav tā latviešiem raksturīgā klikšķa. Un to es ievēroju cilvēkiem, kas daudz ir dzīvojuši ārzemēs. Vēl kaut arī man kaut kā nav tāda, man nav tas provinciāls. Tev ir jābūt atvērtam pret pasauli. Tu nevari, tev vienas durvis aizverās, citas durvis atverās. Jā. Tev pa durvīm izmet, tu pa logu atpakaļ. Un Latvijā domā, tu nav riktīgs, kā tu šitā te tu var darīt, ja tu vienreiz netiktu, tad ne. Kāpēc ne? Darīt var visu, ko tu vēlies, mēs kalpojam Dievam un mākslai, un velns viņi sazina kam. Un pasauli pieder drosmīgajiem un trakajiem. Es lasīju tādas atkal uz otru galējību. Tu točna esi traks. Bet tu tiešām esi traks. Ja es tā padomāju, tu esi par to Ēģipti. Ja? Man patīk snorkelēt. Man sāp ausis, es nevaru tomēr to ar tiem... Tev nav vienkārši bijis labs instruktors, tu visu vāri? Nē, man pat ar lidmašīnām problēmas. Kādreiz ir tā, ka tā kā asins pat pauzi. Man ir grūti notiek. Snorkelēt uzliek jostu svariem. Jā. Es varu ļoti, es Andrei galvu kasīs, viņi tur ar tiem baloniem pa leju sieniešu zeļu, es ilgi varu izturēt. Tev ir plauši? Jā, man ir plauši riktīgi. Un tad es varu, un es pats kaut kā noregulēju, man viss ir ok. Tā, ja es ņemt un aizbraukt uz Ēģipti, strādāt, kaut kur palikt, tur vajag iekšķi. Nē, es zinu, kādas iekšķi vajag. Es arī aizbraucu vienā dienā vienkārši iekāpis lidmašīnā un aizlidoju. Zini kā, man bija īsumā tas stāsts ir tāds par manu Ēģiptes epopeju. Es 5 gadus nebiju bijis Latvijā, es biju bijis Jordānijā un Papua Jaungvinejā filmēt un kur tik un Maskavā un vēlns viņi sazina, kur, jo es filmēju un fotografēju zem ūdens, tā arī ir tas mans lielākais ieguldījums tajā mākslas pasaulē. Kur tu dabū aktierus tur zem ūdens?
Aktieri zem ūdens atrodas vienmēr, tie ir vai nu zivis, vai nu tie ir freediveri, dažādas pasaules rekordus, kā uzstādes esmu filmējis, un tā tālāk. Tā Cik ir tev licences, uz cik dziļu tev? Licences man ir parastais, es esmu instruktors padījis nirstu ar gaisu līdz 40 metriem. Bet nu arī 40 metri ir, es atvainojos, 12 stāvu māja. Es zinu, jo man ir licences, maniem ļoti tuviem draugiem, 60 metri ir licences. Bet īsumā tas stāsts, kā es aizbraucu ar grupu uz Ēģiptu, uz Dahabu, kas ir mazītiņa beduīna pilsētiņa. Un es nevis vienkārši aizbraucu, kā tu saki, nopirkt biļeti un tā tālāk. Es aizbraucu ar niršanas grupu, un pēc pāris dienām es viņiem saku, es nebraukšu atpakaļ uz Latviju, es palikšu šeit. Viņi man smējās, tad saka, taču var dzīvot jebkur pasaulē, gribi Meksikā, gribi Taizemē, gribi tādās foršās vietās, kā tu dzīvos te beduīnu ciematā. Es viņiem saku, jā, es te palikšu. Viņi saka, ko tu muldi? Es paņēmu biļetes, atpakaļ saplēsu un izmetu miskastē. Tā es 5 gadus nodzīvoju. Es brīnos par tām sievietēm, kas grib bērnu no tevis, jo tu var akta laikā apstāties, bet es pārdomāju, es negribu. Nē, tā gan nav. Apstāties, nē. Tā baila paliek klausīties arī tīk, tad, mūsu jaunībā, bet es negribētu lietot tie krievu vārdi visu. Cilvēks, kuram ir šīrimis, un tas šīrimis aizkrīt, es negribu lietot krieviskus, bet tas ir labā nozīmē. Nu, skaidrs, ka labā Kas ir trakākais vēl, ko tu esi izdarījis tā, spontāni mirkļi iespaidā? Baigi daudz lietas. Es esmu autorallijā braucis, un es jau sāku ar glezniecību, pēc tam teātris. Man taču teātrī tādi režisori, kuriem es esmu gājis cauri, Modrs Tenisons, Māra Ķimele, Alvis Hermans, un tagad, starp citu, atkal es varu pačukstēt, sakal lēnā garā atgriežos uz teātris skatuves. Nu, super, tu esi ļoti atraktīvs un vēl... Es esmu ne tikai ļoti atraktīvs, bet man tēvs ir izcilākais visu laiku armēņu režisors, teātru un aktieris, un tā kā man tas ir gēnos un asinīs, un man tur visi radi no armēņu puses ir vai nu izcili mūziķi, vai dziedātāji, vai tagad arī Horens Ļevaņjans ir izcilākais šī brīža armēņu aktieris pasaulē, ir populārs un tā tālāk. Un Losandželosā man jaunākais brālis dzīvo, kuram ir 32 gadi, viņš arī ir aktieris. Un, bet, tas ir super, vienkārši. Radoši cilvēki tu jau nevari, tas ir tāpat kā autisms, tu nevari tur noslēgt. Tā ir, tu neko sev nevar padarīt, tu jūties nekomfortabli. Tas lien uz āru, jebkurā gadījumā, tas spiežās kā adata. Jā, tu nevari, tu jau kādreiz pat bērniem redz, ka viņiem ir šī tendence būt spotlightā, vai kā tas sauc? Aidspotā, īsāk. Bet es tagad tā padomāju par to niršanu. Tev ir bijis kādreiz tā, ka paliek baili? Baigi, ja tu visu tur dari, kā Nē, ka ir bijis kāda situācija, kaut kā, ka tu jūti nosūdi. Nē, drīzāk es esmu apzināti tā izaicinājis, tās situācijas, lai, būs stress vai nebūs, bet jā, es to tā apzināti, tur ir vairāk tādi triki, kā tu apzināti vari dabūt tur gan to slāpekļu narkozi, gan visu kaut kādus tur tādus trikus uztaisīt, to, ko arī dara tur. Skaidrs, visbiežāk arī, godīgi sakot, aiziet bojā profesionāli mirēji. Jā, un arī saka, par peldētājiem to, diemžēl, saka, ka cilvēki, kas Jā, tie, kuri kolosāli peldētāji, tie parasti noslīkst, jo viņi tur upei pārpeldēt lūdzu. Par grupu Rīga Regēja. Kā iet, kas tur ir? Viss mums ir forši, mēs koncertējam, mēs darbojamies, mums bija ļoti darbīga un ražīga vasara. Mēs filmējam jaunu videoklipu, un es vispār esmu baigi iekšā mūzikā, jo es esmu, protams, Rīga Regēja, kas ir tas pamatupe, pa kuru es peldu. Tad man ar Kristapu Strūbergu ir kopā projekts, tad man ir kopā projekts ar The Hobos. Tad man ir kopā projekts ar Mikreku, ar Gati Mūrnieku. Mēs nesen izlaidām klipu, dziesmu ierakstījām un tā tālāk. Un tā ir tikai maza daļa no... Tā ir tāda aizberga redzamā puse tikai. Kas ir tavs klausītājs? Es nezinu, jebkurš. Man nav tur tāda viena konkrēta klausītāja. Tas ir tikai īpatnējs žanrs tāds, viņš tāds ļoti eksotisks. Zini kā... Štrunc par to žanru, bet visai tai manai mākslai iet
kopš tiem laikiem jau, kad tu šuvi to uzvalku un patinot vēl atpakaļ filmu, tad, kad es gleznoju gan bērnībā, gan tīneidžeru gados, visu laiku man gāja cauri tur kaut kāda tāda sociāla aktivitāte, un tur visu laiku bija tas Stop the War un Peace and Love, un tas ir tas mans message, man vienalga, kur es darbojos, tad man arī jebkurš koncerts sākas ar to, ka beidzamie vārdi, ko es pasaku cilvēkiem intro pirms sākas koncerts ir, un visi jūs, kas mums apkārt, brāļi un māsas. Jā, bet lai cik dīvaini nebūtu, tas ir ļoti laikmetīgi. Nu, bet tas vienmēr būs laikmetīgi. Nu jā, bet tieši šodien. Es citēju Veidenbaumu, piemēram, arī savos koncertos un tā tālāk. Nu, kas var būt mūsdienīgāk par Veidenbaumu? Jā, bet tā situācija pasaulē tagad ir tik dīvaina, ka tāpat nav dīvaina, tā ir šausmīga. Un tas ir tik tas ir tik mūsdienīgi, jā, ka viņi ir tik šausmīgi. Jā, šausmīgi, laikmetīgi. Kā mans draugs Fredis saka, mēs cīnījāmies pret to standarta domāšanu un pret to vienvirzienu domāšanu un pret to Padomju Savienību. Un tagad pa lielam visu pasauli vien Padomju Savienību, jo tā kā es saku, sabiedrība, kurā valda pārsvarā viens dominējošais viedoklis, ir sabiedrība, kur dzīvo diktatūras režīmā. Es domāju, nē. Demokrātija ir muļķu kopums, jo vienmēr uzvar masa. Demokrātijā vienkārši tā ir matemātika. To teica Sokrāts. Demokrātija tā ir iekārta, kur valda muļķi. Jā, jo, diemžēl, viņi vairākums tiešām pēc matemātikas. Un, ja viņi vairāk nobalso, jo... Jā. Tā kā, tas mums ir... jāpieņem kā fakts, bet mēs varam mainīt pasauli ar intervijām, mēs varam mainīt pasauli ar mūziku. Ar atšķirīgu viedokli. Ar atšķirīgu viedokli. Es vienmēr saku, tas nāk no budismu un no visām citām filozofijām. Zobens, kurš cērt visstiprāk, ir vārds. Ar vārdu tu vari cilvēku pacelt, un ar vārdu tu vari cilvēku nogalināt. Jā, tā tas tiesa. Runā, ka... Ballītes, tu esi baigi pieprasīts ar Rīga regēju. Bet tikai tu regējas skan, vai kāda tipa mūzika vēl skan, varbūt uz bis kaut ko dziedat? Zini kā, mēs spēlējam, skaidrs, ka tā pamatlīnija ir regēja, jo tas regēja ir kāpēc? Tāpēc, ka regējs ir sociāli aktīva mūzika, kas kaut ko būtisku pasaka cilvēkiem. Dažreiz caur joku, dažreiz caur kaut kādiem aforismiem un tā tālāk, bet... Es to esmu sapratis jau no Čarlija Čaplina daļradas, ka, ja tu gribi runāt par nopietnām lietām, tad tev tas ir jādara smaidu, jo savādāk, jo tu tādu sēdēs galvas atķērs un raudās kameras priekšā, tad ir jau mazohisti, nevienmēr es reiz iedomājos, ka policija klauvē pie durvīm, ka ir nomirst kāds radinieks. Un atver durvis un policijas, jūs ziniet, jūs bērni gāja boja autokatastrofu. Mēram tādā veidā. Klau. Ir divi cilvēki, kur es zinu, kas Latvijā diezgan tā atklāti un tieši runā par zālīti. Okay. Tas ir Liepniekungs un tu. Jā, mēs esam kopā arī piedalījušies. Jā, es nezinu, mēs Liepniekungu neesam personīgi pazīstami un viss pārējais, bet viņa nostāja man zināma, es piečekoju, ja, un tev es vienkārši pazīstu tik sen jau, kad... Ka tu vienkārši mani pazīsti. Jā, es te vienkārši pazīstu, un es pat nevaru... Man jau skatītāji, man vispār pie manis nāk cilvēki, kurus es pazīstu vai 10, 20 gadus un diezgan ilgi. Tu man varētu neko arī nejautāt. Principā, jo tu tāpat jau... Bet man ir interesanti. Okay. Man patīk, man ir prieks, Dāvid. Man patīk tas drives vienkārši, ka tu esi ļoti līdzīgs kaut kur. Man vienīgais, man ir citā, plāksnē, ja? Jā, tas ir daudz ko nenožēloju. No rīta man bišķi kauns, bet vispār es neko nenožēloju. Godīgi teikšu, paskatos ar atpakaļ. Kā man darba kolēģi kafēnīcā Kuba teica, viņa teica, morālie, jo tas ir tikai tur tā 1 vai 2 dienas, un pēc tam vai, Kuba, Signe jums bija foršā. Viņa pārcēlās kaut kādu no salām dzīvot. Signe bija oficiāli. Oi, mums ir tur bija ilžuks un tur viss smētēns. Jums tas izbāsties sesks tur bija. Lapsa. Tāds kaut kāds, bet bija kaut kas ar ozolzīlu nagos vai mutē. Lapsa. Jo Kubai man ir svēta lieta.
tur ir garš stāsts, ne jau man par tevi bet Kubā man atnāca vīzija vienreiz ka vēl tur pīpēt varēja. Mēs tur visi bijām tādā ķēmā, un toreiz atnāca vīzija, man nokrīt minūtes laikā visu kolekciju, mūzika, ēnas, viss gatavs. Un mēs tam viņu jāurzemēs vēl kaut kādu gan prīdabūju. Man nebija nekā. Tātad labs salikums, laba aura. Tur bija baigi laba aura, jo visi savēja, bet visi jūsēji no Kubas baigi tālu tikuši. Ārvis, kur es skatos, Jā, protams, tagad jau mūsu dienās arī tur visi tie krutie restorāni un kafēnīcas un klubiņi un tā tālāk pieder tur visiem Arņa bikšu skolniekiem. Visi tie, kas ir gājuši vai nu caur Kubu, vai nu caur Pupu lounge, vai nu caur Paldies Dievam piekdienu klāt. Viss tas tur pat ir. Kādēļ? Par to zāli, pa visu pārēju. Nu, tev bērni jau pieauguši, dažs nav pieaudzis, citam vēl tāls ceļš ejams līdz pieaugšanai. Tu viņam varētu kādreiz kāsīt uztīt? Es viņiem ne, bet viņi man gan jā. Bet nē, man ir atkal tas, ka es tiešām kāsīt nevaru. Man ir slikti vienkārši. Tas nav man. Man ir citas prioritātes. Draugs, tev ir taču pasaulē tik daudz visādas foršas lietas, ir sēnes un šķidrumi un kas tik viss pasaulē nav izgudrots. Un, kā teica Mr. Stinks, viscelais mūziķis un mākslinieks, viņš teica, vispār visas narkotikas vajag legalizēt. Vai klausies, man nav ne jausmas, tagad ir cepiens sabiedrībā, Latvijas sabiedrībā, cepiens par visām tām vienzīmumu laulībām, viss pārējā. Zini, nevis par vienzīmumu laulībām, es domāju, ka te ir kļūda šajā jautājumā, par partneru attiecību legalizēšanu juridisko. Tāpēc, ka, iedomājies, ja tev dzīvo kopā ar cilvēku, tev kopēji mājasāvniecība, viens no viņiem nomirst, un tev nav nekāda tiesība, tev vienkārši izmet uz ielas. Kāda domā? Kāda ir tava nostāja? Es nezinu, kāda ir tava nostāja. Es vispār par to nedomāju. Man ir baigi daudz draugi geji, kā jau tur mākslas pasaulē, tur pusi no mums ir zilie, teiksim tā. Mēs visi, ja palās internetu, Latvijā viss ir zilie. Jā, bet es domāju, ka tur to partneru attiecību likumu to vajag sakārtot un viss tā tālāk. Es domāju, ka tas trakums, tas cepiens ir par to, ka varbūt nevajag tiem bērniem tur 3. klasē stāstīt, ka viņiem dzimums jāmaina vai kaut ko tam līdzīgi. Tas man liekas slimi, bet tas es tev izstāstu. Geji, kāda vispār. Man neviens netraucē, godīgi. Man vispār nekāds uztraukums, un es tur saviem čomiem, kas ir gejis, viņiem saku, jūs praidā ejat, viņi man tādu saka, priekš kam? Ir sevišķi tie, kur tur 20 gadus dzīvo kopā. Es izlasīju vienu par šo te, man nav viedokļa šī gadījumā. Es godīgi, es esmu par to, lai visi cilvēki, ja tas neskar otru cilvēku, fiziski vai emocionāli, lai visi ir laimīgi. Godīgi, jo lielāka dažādība, jo foršāk. Lai jūs tik esat laimīgi, jo ja mēs visi būsim vienādi. Mūsu brīvība beidzas tur, kur sāks citi cilvēki brīvība. Jā, tāpēc arī seksā aizjuvīši. Viss. Guliet ar ko gribiet. Es tev nenosaukšu precīzi, kurš tas bija angliski, bet pēc tam arī latviski, tā var pateikt. Ļoti labi teikums bija, kad man bērnībā, kaut kas pieredzējis ļoti slavens kaut kāds cilvēks, ka man bērnībā prasīja bērndārzā vai bērnībā, par ko es gribu kļūt. Visas meitenes vienmēr gribēja kļūt par princesēm, un vēl es gribēju par pirātu. Un tad es tik pateicīgs Dievam, ka man neizņēma aci un nenogriez pusi kājas. Jau bērnībā. Tikai tāpēc, ka tajā momentā es gribēju būt pirāts. Un tas ļoti labi raksturo to, ka bērnībā bērni vēlas būt pēdējo ko, bet tas nenozīmē, ka viņiem uzreiz būtu jānogriež kāda detaļa ķermenī tikai tāpēc, ka uz to momentu viņš domā kaut ko. Tas bija ļoti trāpīgi, jo es arī tam nebiju aizdomājies. Jo man liekas, tas ir sviests un tas ir skaidrs, ka tā ir propaganda, un visi te mums grib čakarēt prātu un kaut ko tam līdzīgi, bet lūdzu, nedariet to, nemēģiniet mums te iestāstīt, ka visiem tagad ir jāmaina dzimums, un arī, ja tu pajautā, piemēram, tie geji, kas ir, kāds gejs grib mainīt dzimumu, protams, kāpēc, viņiem jau tur ir tā ideja, ka tie ir džeki, kādreiz pieķeries tā izlasu, un es pie sevis domāju, vai es kādreiz gribēju, es būtu sieviete, nopietni tā. Tu zini, man šarmuļi, man pilnīgi nelabi paliek. Nopietni, man pilnīgi tā kā viņš tā šķērma dūša, jo es laikam jo bija tā, un es tā pie sevis piedomāju, varbūt, un tāpēc man ir bail par tiem nabaga cilvēki, kas varbūt tiešām viņam, jo es jau tos dēmonus nevar iztēloties, kas viņam galvā ir. Labāk, es atturos. Es arī atturos pilnībā, un man ir... Dariet, ko es gribu grieziet, un ko jūs gribat sev nost, man ir vienalga. Kad tik jūs esat laimīgi? Apmēram tā es varētu pateikt, jā. Man nav ne par, ne pret. Vienīgais mani atgrūžas viena lieta.
Man nepatīk, ka man kaut ko var uzspiež. Tas ir tā, ka tu ieej veikalā, vai jums kaut kā palīdzēt? Es paldies, es jau tīnu makšķienu, man vajadzēs pats par. Un ja man bāžās virsū par kaut ko, es negribu zināt, tu esi vīrietis, tu esi sīvien, lietas, tu man svēti mieri. Es gribēšu tevi izdraust, es paprasīšu, jā, tad man sāks interesēt. Un arī, bet gribiet, mainiet dzimumu. Kāpēc vajag kādu gruzīt? Tas ir kā vegāniem, jā, es esmu vegāns. Jā, kas man padāja, kas savā zarnu traktā? Vegāns vienalga. Jā, kas tavā zarnu traktā? Kas tev uztrauc? Tas ir tieši tāpat, kurš kāds aizliedz kādam būt gejam vai lesbietē, vai kas lūdzu. Bet Horin, kāpēc mēs tik vienkārši par to varam runāt? Mēs kāpēc varam tik vienkārši? Divi tā, jā. Kad man... Tāpēc, ka mēs esam normāli cilvēki. Kā Ainārs man tiešām neuztrauc. Tāpēc, ka mēs esam normāli cilvēki. Bet es palasu internetu, un es saprotu, ka visa Latvijas sabiedrība tik ļoti rūp tas, ka saujiņas cilvēki grib būt laimīgi. Un viņi iet protesta akcijās. Ja veltīt savu dārgo laiku, lai es rakstītu plakātus un iet, lai kur kāds kaimiņu mājā nedzīvot kopā ar kaut ko, kaut tā kazu. Runā, kā Kadīrovs guļot ar kāzu. Saprot, es taču tāpēc neju protestos. Jā, bet skaidrs, mūsdienās, saproti, mēs krītam kaut kādās galējībās. Un tās galējības sasaucās ar to, ko es jau tev iepriekš sacīju, ka tas velk uz diktatūru. Mēs tiklīdz iebraucam tādā vienā mega taisnībā, tas uzreiz baigi nospiež uz ceļiem visus tos, ja. Man jau te ar visu kaut ko, Dievs, man tur koncerti atcēlās un kas tik nebija par to, ka es tur kaut ko pateicu par to nelaimīgo piemineklu un tā tālāk. Bet manā dabā kurš ir nelaimīgais piemineklis? Tas, kur nojauc to piemineklis tiem vācu fašistisku atbrīvotājiem. Tā tālāk, tā joprojām. Bet mana nostāja, bet nevis par vai pret pieminekli, bet ja kādu sabiedrības daļu mēģina iedzīt stūrī, es automātiski nostāšos viņa pusē. Tas ir manā dabā. Es negribu, lai kādu pazemo, lai kādu apspļauda, lai kādu apsaukā. Bet ja tas ir pelnīti? Nav pelnīti. Kas ir pelnīti? Kas ir pelnīti? Mums visiem saprot, un tagad arī tas... Mēs varbūt baigi nopietnā tēmā tagad iebraucam. Ja? Es uzmanīgs. Skatītāji nežēlīgi. Jā, lai viņi ir nežēlīgi. Tas es esmu pieredzis pie nežēlīgiem skatītājiem. Tas ir forši. Bet tas viss, uz ko tā mūsdienu pasaules tūrē, ir tas, ka, lai nodzēstu mums tādu kaut kādu atmiņu, kaut kādu identitāti. Ja? Jo, ja mēs pieskaramies pat šai tēmai, ka mums tagad būs viens dzimums, tad es atvainojos, kur tad ir tās brīvības, par kurām es cīnījos ar to nolādēto padomju savienību, ka mums pat dzimums būs viens. Kur tad ir tā mana identitāte? Es gribu būt Horens, es gribu būt es. Es negribu būt kaut kāds bezdzimumu Es domāju, ka tas ir vairāk, tā ir kaut kāda propaganda, kaut kam. Es vienmēr meklēju iemeslu, kam tas ir izdevīgi, jo es nekad tā nebiju iedomājies, jo es domāju, es esmu latvietis, man ir tas pagāniskais tik ļoti iekšā, ja? Man tās mūsu dainas, kas vienkārši ir nācies palasīt, tas ir bezdibenis, ja? Informācijas un kultūras bezdibenis, mēs esam tik bagāti, mēs esam viena no sagākām civilizācijām, labi maziņa saujiņa, bet dzīvelīgi maitas mēs esam, ja? Un ja kāds vēl gribēs man atņemt, piemēram, manu dzīmumu, man vēl kaut ko pateikt, ar ko man ir jāguļ, es domāju, neies cauri, nē. Es tagad domāju, es esmu stiprāks. Jā, bet tas ir labi, ka ir cilvēki, kuri domā, ka tas neies cauri, bet tik daudz cilvēki tādi, kur jā, protams. Tāpēc, ka viņiem nav izstrādāt kritiskā domāšana. Viņi runā vienā valodā, viņi nerunā svešvalodās. Piemēram, man ir politinformācija 2 stundas katru vakaru. Tā ir angliski, tā ir krieviski. Jau es sāku arī saprast ukrainiski ļoti daudz, ko es skatos. Pilnīgi neatkarīgs pat pretējs viedokļus, kur man tracina, varbūt šie viedokļi, es viņiem nepiekrītu, un es zinu, ka tie ir nelīgi. Protams, bet es veidoju, es gribu saprast. Ar sabiedrību, muļķa sabiedrība ir manipulējuma. Nepalot reklāmas kompānijas pelna milzu naudu ar to. Kā kādam pateikt? Šitie ir sliktie, visus redz, jā, tie ir sliktie, tie grib tikai pret un pret, kaut kāds sviesnu cilvēki, ieslēdziet, kā Pēters Kļavs saka, ar galvu domā 4%, jo tu esi teicis entajās intervijās. Jābūt pašpārliecinātiem. Pārējie domā ar
ar internetu vai ar televizoru, Nē, nevis ar galvu? tāpēc, ka viņi domā, ka viņi nav pietiekami gudri. Viņi apzinās to. Jo vienmēr ir, viņi domā, ka sabiedrībā zinām cilvēki ir gudrāki, veiksmīgāki, ka viņi zina labāk, un viņiem bail pieņemt savu viedokli, ka tev ir taisnība. Jo tev ir tiesības domāt tieši tā, kā tu domā. Bet te mēs atkal nonākam pie tā, ka tā mūsdienu pasaules tai vērtībai vajadzētu būt nevis tas, ka mēs visi esam vienādi un mums nav dzimuma, bet tas, ka mēs katrs esam savādāks, ka mēs esam dažādi, ka mēs varam būt dažādi. Ka tu vari audzēt tomātus un taisīt modi, un es varu nodarboties ar mūziku un gleznot un ar teātri. Un kāpēc mums ir jābūt kaut kādiem? Tu nevis mainīt darbu, jā. Jo, tā kā man cilvēks saka, kas tu esi? Nirējs vai mūziķis vai gleznotājs vai aktieris? Kas tu esi? Kas es esmu? Es esmu mākslinieks. Man ir jābūt kaut kādam noteikti kaut kur iedalītam. Nu, tas ir pagaidi. Kāpēc man ir jābūt ieliktam kaut kādam? Tas ir lieliski, ka tu audz, ka tev parādās jaunas intereses un viss pārējais. Bet vēl nobeigsim tādu ļoti nopietno tēmu ar vienu jautājumu. Vai ir kas tāds, kāda lieta vai doma par kaut ko, kas tev kādreiz naktīs neļauj iemigt? Jā. Tā būtu? Neaizmirst tekstu koncertā. Jo es esmu tik liels lohs, kā es saku, tik liels lohs, ka es pats saceru tos tekstus un tās dzejas un pats vēl aizmirst. Jaunībā vēl otrādi man neļāva iemekt domu, kā es gribēju nopisties kaut ko kādu. Es nevaru izfunkterēt, kā lai es to dabūju gatavu. Un vienmēr es izfunkterēju un es dabūju gatavu. Tas bija tikai līdz 15, 16 gadu vecumam, pēc tam jau viss gāja. Nē, kad tu saprosi, ka tu esi mednieks jau, tā esi vēlāk bišķiņ, kad tu esi mednieks un cik forši ir nomedīt. Brīžam pat izlikties par upuru, bet īstenībā tu zini. Es tev tieši gribēju teikt, kurš tad ir īsts mednieks? Īsts mednieks ir tas, kurš ir slēpnī un nogaida. Jā. Un vai tās stirnas nāk? Jā, tas ir kā noķert šito zaķi mežā, nostājas koka un izdot burkānam līdzīgas skaņas. Tam līdzīgi, jā. Vai tev liekas, ka latviešiem būtu kāda lieta jāpaņem no rastafārismu? Pareizi pateicu? Jā, es domāju, ka latvieši var paņemt kaut ko no rastafāriešiem, un es domāju, ka tā ir ticība augstākam spēkam. Jo mēs baigi esam tādi, mums liekas, nevis mums liekas, bet mums mēģina kāds iestāstīt, ka pasaule ir radusies no kaut kādas sprādziena, jā, bet kāpēc tad notika tas lielais sprādziens, un tiešām, ka viss šitais te, kas viss tik perfekti darbojās, un ka tev ir tik perfekts uzvalsts, tiešām tas varētu notikt kaut kā nejaušības dēļ. Tiešām mēs no kaut kādām amēbām kļuvām par Dāvidu un Horenu. Cilvēki, ieslēdziet galvu un tā tālāk. Ir taču kaut kas, kas visu šo te vada. Nedarbojās, traktors vismodernākais nedarbojās, ja cilvēks nenospiež pogu. Tur ir jābūt kaut kādam saprāta graudam, lai tas viss varētu darboties. Man Antra mājās klausās auziņa lekcijas, un tiešām viņai šīs lekcijas ir kļūst tāda nedēļas, tāda neatņemama sastāvdaļa. Šūpuļdziesmas pieaugušiem. Jā, un par kvantu fiziku un visu pārējā, tas ir tik ļoti aizraujoši. Un nav izslēdzams, ka šis dievs ir šajos kvantos un vispār tādā mehānismā kā tajā. Protams. Nevajag domāt kā reliģiju to pieņem. Mums vienkārši latviešiem ir baigais tas, mums irštruntīgi ar to vārdu dievs. Tas vārds dievs mūs biedē. Tas dievs īsti neatbilst, tā definīcija īsti nav tas, ko mēs ar to saprotam. Grieķiem ir kolosāls tas absolūts. Pagaid. Latviešiem arī ir tikai tas pagānisms, mēs kā laukos dzīvojam, viņš ir tā ritīgi iezīdies. Man visi senči un vecvecāki un visi pārējie tādi kārtīgi latvieši, kuri bija visas šīs līgo svinēšanas un visas tas uguns, kuri mēs velkam bluķi, un mēs apdrošinājām māju, kādreiz Ziemassvētkos savēlkam krīt vienkārši visas lietuvēnu krustus un viss tiek savilkts. Un tas viss. Nē, latvietiem mazliet savādāk. Dievs ir katrā kokā, katrā akmenī, un katram ir savs skaidrums. Protams, viņš ir visapkārt. Protams. Un mēs esam dievišķie bērni, un tiešām, kad tu tā dzīvo, tās sauna, tas ritējums, tas ļoti daudz ko izsaka. Nē, latviešiem ir tikai viņš nav vienā vārdā. Viņš ir dievu kopums,
kas ir katrā lietā, viss ir dievišķis, kas ir tev apkārt. Tāpēc, ka latvieši ir, es atvainojos, indoeiropieši. Jā. Un indoeiropiešiem ir indiešiem no Indijas Jā, nāk tā jā. daudzdievība. Vienkārši ir dieva augstākā personība un ir dažādas izpausmes, inkarnācijas. Vienalga, vai tā ir māra vai rūsiņš, vai vienalga, kas tās ir inkarnācijas, dažādas izpausmes. Tas ir tā pati dievišķā daba. Un neteiksim, ka mēs, jebkurš latvietis var ņemt, viņi var teikt, ko viņi grib. Jūs nemaz nezināt, cik īstenībā jūs esat dievticīgi. Jo katrai šeit lietai, katram gājumam, jūs visi braucat uz laukiem līgo vakarā, jūs ejat visi, jo tas viss ir dabas ritējums, tur ir vēl tālāk stāstāt par fizioloģisko pusi, kāpēc jāpaliek ir jāieņem bērns ir tieši tad, jo tad, kad parādīsies pirmie siltie saules stari un pirmā pārtika, viņš jums piedzīmes, lai jums būtu veselīgs uzturs un viss pārējais, kā tas viss pakārtots. Tieši tas sasaucās ar to, ko es teicu, visā ir kaut kāda loģika un kaut kāda tas nenotiek vienkārši līgo pēkšņi ne no kurienes radies. Tas ir vienkārši ne no kurienes. Viss mums baigi bieži mēģina iepotēt, ka kaut kas ir radies no nekurienes. Vai arī tās teorijas par to, no kurienes tas viss ir radies, ir tādas, kad, draugi, palasiet grāmatas. Man patīk tāda tēze, ka tie, kur lasa grāmatas, vienmēr komandēs tos, kuri lasa internetā vai skatās televizoru. Man nav televizoru, tagad tas ir skumīgi. Es ļoti daudz ko daru internetā, kad tas tiesa. Nē, viss jau ir atkarīgs no tā, kā tu to lieto. Viss ir atkarīgs, kā tu to lieto. Ja tu to lieto savai izaugsmei un attīstībai, tad tas ir kolosāli. Un, ja tu lieto to vienkārši drošīšanai, katru vakaru ieslēgt televizoru un viņš tur skan vai internets vai mūziku, ko tu ieslēdz un tu vispār viņu neklausies. Mūzika jau arī, cik maz ir cilvēki patiesībā, kuri klausās dziesmu tekstus, kuri klausās harmonijas, kur vispār, es dziesmu tekstus, es atceros, ka Harijs Stailsam iznāca pirmā solo dziesma, vispār kā tādu, viņam iznāca, kad Signs and Times vai kaut kas tam līdzīgs, bija Where's the Bullets un viss, kad, tas... Jā, bet saproti, Dāvid, ka lielākā, es runāju tagad atkal par sabiedrību kopumā, tas skaidrs, mēs tur iedziļinamies, es arī skatos, ka tev ir tur pogai tas ar oranžu apšūts un ka tas viss ir saskaņots un šitas ir tā un tas ir tā kā Poirot tev iespraust un kā, es to pamanu, bet lielākā daļa saka, šitas man patīk vai šitas man nepatīk. Kas ir, of course, tas ir fine. Tas ir fine, jo nav visi cilvēki nevar orientēties glezniecībā vai modē vai mūzikā un tā tālāk. Es tikai gribētu vērst cilvēku uzmanību uz to, ka vairāk varbūt domājam ar sirdi, ne tik daudz ar prātu un iedziļinamies lietu būtībā. Es tev gribu vēl piebilst, kad Gareiz man arī teica, un es varbūt tevis tā vēl neesmu teicis, kad jā, tu toreiz tādā intervijā teici tā un vēl tagad, kā man tagad uz vecumu piedur un patīk tas, ka es mainu viedokli, argumenti un informācija ir stiprāka. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Jā, un es jūtos tā labi. Un tāpēc es saku, es brīvi runāju par tēmām, ko varbūt 10 gadu, 20 apakaļ. Man arī būtu tas pats, kas visiem fuj, un kas šitiem un tiem vispār tur. Ļaujiet visiem dzīvot. Domā par sevi. Tas saskarās ar tēmu, to, ko es jau tev teicu. Līdz bērnu piedzimšanai un pēc bērnu piedzimšanas. Tev mainās pilnīgi redzējums. Kas es nedrīkst mainīt savu viedokli? Kāpēc es nedrīkst mainīt savu viedokli? Velns par āvs, es esmu dzīvs cilvēks. Es visu laiku mainos. Iedomājies, tu kādreiz biji tāds mazs blonds zēns, un tagad tu esi šitāds te vecs vecis. Tas pats attiecās uz mani vai uz jebkuru no mums. Tie jaunieši 20 gadīgi, skaidrs, ka viņiem varbūt 20 gadu vecumā liekas, ka viņi visu mūžu būs tādi, bet tā nav. Jā, mums jāatklājums ir rūkta taisnība, kad Dāvids ir vecs un resns, un es tā padomāju, jā, es esmu vecs un resns, ko man tagad darīt? Ko es tagad varu ar sevi man jādara? Bet toties cik forši? Bet es vismaz esmu vecs, tu varbūt nemaz neizaugs līdz vecumam. Jā. Tu kaut kur finišā netiks līdz tām finišam, kur es šeit esmu. Ja mēs paskatāmies avīzē miršanas sludinājumus, tad lielākā daļa mirušie ir gados jauni cilvēki. Jā. Nevis pēc 80. Mēs vēl esam vecie krabi šeit. Klausies, Horēm, vai tas vārds klausies, jau skatītāji visi jau tur traki palikuši no tā klausies. Tā ir man ģimene. Man visi tā neskapēc runā, tā kā sakara pārbauda nopietni. Es viņas pieķēru nopietni, jo es labošos. Bet tagad par tādu lietu, jo man ir viena tēma, ko man
mans darba devējs un lieliskais partners Mr. Green katru reizi dod vīriešiem kaut kādas padomas, varbūt arī sievietēm tas nodara, lai savest kārtībā savus vīrus, un šoreiz esmu pa kaklasaitēm. Un es, piemēram, tev gribu pajautāt, kad tu pēdējais uzvilki kaklasaiti? Baigi sen, bet kādreiz es to darīju regulāri. Un laiki mainās, un viss rit, un tas tāpat tā kā, man ir dārgs Ženēvas pulkstenis, un es vispār esmu dārgu lietu cienītājs un tā tālāk. Bet vai tas iedarētos man tagad pie mani imidža? Nezinu vai, bet, kā jau es tev teicu, mainās. Tu atceries laiku, kad es biju ar mani uzvalciņā vai Dāvidu uzvalciņā un ar kaklasaiti un viss tāds glauns un tā tālāk. Bet kas man traucē mainīties? Laba gauma jau nozīmē īstajā vietā izvēlēties īsto apģērbu. Ja tu man uzšūtu uz valku, es nesātu kādu laiku, nē, man ir tāds rūgtums vēl iekšā. Kāds tev rūgtums? Ir bijuši gadījumi, bet tas nekas. Izbeidz, ko, Dāvid, tev rūgtums? Tev ko dzīvē, kam tu esi gājis cauri? Kāds rūgtums? Labi, ir rūgtums šoreiz. Es te ielējos. Bet tagad... Es savam čomam Mārtiņam Staķim tur kaut ko sazvanamies, sarakstamies, un es viņam saku, Mārtiņ, es baigi ceru, ka tu neesi apvainojies uz manu publisko viedokli, ka tas nesakrīt ar tavēju. Viņš man tāds saka, zini, kā draugs, es jau sen savā dzīvē tādu vārdu apvainojies vai kaut ko, ka es varētu apvainoties par kaut ko. To mēs vienkārši atmetam un visu laiku katram ir kāds viedoklis. Ja tu apvainosies, kas tur uz aizvainotajiem ūdeni vadā, ja, un ko tur saka? Labākajā gadījumā, es neteikšu tālāk, ko darīt. Jā, krievu valodā ir obiežaica tavo. Jā, tur arī uzsprauž. Tagad dosim vārdu Mr. Green un padomu devējiem par lietu kārtību, gaumi un paradumiem nesējot kaklasaites. Padomu piedāvā Mr. Green. Jā! Kaklasaitei ir jāatbilst tavai personībai, taču ir pāris padomi, kurus ir vērts ņemt vērā pirms izpaudies. Piemēram, garums. Pārliecinies, ka kaklasaites gals atrodas tieši jostas sprādzes viducī. Kaklasaites platumam jābūt saskaņā ar žaketes atlokiem un krekla apkaklas biezumu. Mezglam jābūt simetriskam un ciešam, bet ne sažņauktam. Populārākais ir Vindzdoras mezgls. Izvēlies kvalitatīvas zīda vai vilnas kaklasaites atbilstoši pasākuma formātam. Krāsu izvēlies balstoties uz krekla un uzvalka krāsu. Vienkrāsaina kaklasaite kāzām un biznesam savukārt ar rakstainu radošākām izpausmēm. Ja vēlies valkāt saspraudi, tas stingri jānovieto starp krekla 3. un 4. pogu. Tagad tu esi gatavs lielajam pasākumam. Tagad man ir tāda sadaļa, Mr. Green, ar ātriem jautājumiem, kurus sevišķi daudz domāt pie atbildes nevajag. Un tagad ir tā, risks vai drošība? Manā gadījumā risks ir drošība. Vēl neviens no maniem viesiem nav nevis atnesīs, bet pateicis tādu atbildi. Tā, negalīta uzvara vai skaists zaudējums? Skaists zaudējums, protams. Zaudējums tev vienmēr padara stiprāku. Zaudējums tev dod baigo spēku uzreiz. Kas ir uzvarētāji? Uzvarētāji ir tāda tā kā suns palaists vaļā no ķēdes. Zaudētājs ir maita, zaudētājs ir tomēr tas, kurš domā kaut ko, un grūtības jau mūs padara stiprākus un foršākus. Jā, viegli ir runāt, bet kad tās grūtības ir... Jā, tur es tev pilnībā piekrītu. Skaidrs, ka es muldu, bet... Nevis muldu no pieredzes. Pateikt to ir vieglāk nekā izdarīt. Es tev dievinu vienkārši. Tā, uzlikt limitus vai pārspēt limitus? Pārspēt. Nedarīt vai nožēlot izdarīto? Nožēlot izdarīto viennozīmīgi. Kas te jūs jaunieši, ko jūs...
nedod Dievs nodzīvosiet līdz 70 vai 90 gadiem un būsiet tādi. Kāpēc es to nepamēģināju? Kāpēc es to nepamēģināju? Jo man citi stāstīja, ka tas ir slikti. Jā, Nē, nopietni, tā ir bijis, kad es atceros, neteikšu par kādām lietām, un kad es otrā domāju, ārprāt, tā taču nedrīkst darīt, un visu, tas ir nenormāli, jo viss tā runā un viss. Tad tagad man nāk smiekli. Es smējos vienā intervijā un teicu, jūs padomājat par to, vai tā kā jums pienāks pēdējā stundiņa dziļā vecumā, varbūt jūs nožēlosiet par to, ka jūs nepamēģinājāt pārgulēt ar vīrieti. Apmēram tā, jā. Jā, padomājiet, kas ir svarīgi, ko jums pamēģināt. Tā ir tava dzīve. Protams. Un bez tam tu vari teikt, ka tas ir slikti vai labi. Viss, nevis citiem mācīt, kaut kā moralizēt. Ja tu māci, tad tu esi tiks izglītots. Tas mūsdienās ir baigi izplatīti, ka visi šitie ģimenes veidošanas institūti un ģimenes speciālisti ir kaut kādi 25-gadīgi geji, kur ir mācījušies kaut kādās smalkās skolās. Tas man liekas vieglīgi. Un grāmatas par bērnu audzināšanu raksta sievietes, kurām nav ne vīriešu, ne bērnu. Jā, to es esmu ievērojis. Tas ir baigi labi. Jā, labi. Jā. Atbildība vai morāla? Man liekas, ka tas ir baigi līdzīgi. Es tā nevaru nošķirt. Ejam tālāk pie nākamā. Jā. Kamēr ejam tālāk pie nākamā, es tev gribu izdarīt vienu lietu. Tu man atbild uz visiem jautājumiem, man tev nav nekā ko piekasīties. Man vajag kādu jautājumu no Mr. Green tev uzdot. Izvelc uz dullo un tad ejam tālāk, kā tu esi. Jā, tā, es kā... Uz dullo un te es mēģinu. Es kā no austrumu kultūras man te ir viens, nevis tur. 1, 2, 3. Ņemam, tā. Informācijas noplūde. Es zinu, kas ir spermas noplūde, kas ir informācijas noplūde. To viņi es uzzināšu, es jau pats īsti gudrinieks neesmu. Jo man jau Vīvī visu šito sagatavoju, es nedomāju, es jau tik apdāvināts es neesmu. Jā, ka tu visu šito esi izdomājis, visus jautājumus. Klausās. Informācijas noplūde, jā. Informācijas noplūde. Parāda pēdējo bildi, kas uzņemta tavā telefonā. Pēdējā bildi, kas uzņemta manā telefonā, man ir pat nevis bilde, bet man ir video. Parādi. Man ir video no šīs dienas, kur mēs iesildamies ar Dehobos Andrejas salā. Tu gribi teikt, ka sarunas ar mani tu jau biji vēl mēģinājumā? Jā, mums bija no 1 līdz 2 soundchecks un vakarā uzstāšanās. Mēs esam Verkas Ģučkas iesildītāji. Tu ko? Jā, viena no. Tur ir 4 tas puisis īstenībā ļoti sakarīgs. Es kaut kā nejauši uzdūros. Tas žanrs man nav pieņemams. Ja? Jā. Bet viņš pats tāds ļoti sirsnīgs un patīkams. Baigais malacis. Jā. Zini kā, tas ir atkal tas stereotips, ka liekas, ka tie, kuri tur ir tie, kuri tur sēž uz skatuves, ko viņš tur māžojās un kas, ka patiesībā tie baigi sakarīgie cilvēki un viņi daudz lasījuši grāmatas. Tas ir smags darbs. Protams. Visiem pārējiem liekas, ka viņi tur ākstās. Jā. Tikai izdariet jūs arī. Tieciet tik tālu. Vai manā krēslā tieciet, vai tieciet Horena vietā krēslā. Nodzīvēt 20 gadu laikā un noturieties, vai ne? Un vēl izaudziniet bērnus. Dabūjiet tam līdzekļus, nopelniet tā saucamo neko nedarīšanu. Lai Dievs stāv klāt. Super, tu man pilnīgi, man interesi apmierināja. Protams, paldies Mr. Green. Bet es apzvērtu, tas nav sarunāts. Šie cilvēki atnāk, viņi neko nezina. Es pat īstenībā nezinu šos izaicinājumus, jo Ivī man visu sarakstu un atstāju šeit uz krēsla malas. Es arī neko nezināju. Pirmo reizi, man liekas, pie tevis biju uz interviju. Kad es biju pie tevis uz Kubu un pa taviem garajiem matiem. Nē, draugs, es biju pie tevis un pie Kiki uz interviju, tā kā mēs tur es biju vēlāk, tev arī es jau pēc kāds jauns interviju. Tas jau bija tad, kad es no Ēģiptes atgriezos. Jā. Bet pirms tam, tad, kad vēl kaut kāda sapņu fabrika, kas tur Jēzus Marija, vispār mēs taču esam, es saku, tie ir pārdesmit gadu vairāk, tad esam pazīstam, tā kā zinām viens otru. Un tad atkal pie ātriem jautājumiem, grāmata, kas jāizlasa. Ak, Dievs, nav nekāda viena grāmata, kas jāizlasa, es nezinu. Ļeņina kopotie raksti? Nē, Ļeņina kopotie raksti drīzāk nē. Zini kā, man ir baigi daudz draugi mācītāji. Reāli mācītāji. Es pats pieturos pie budismu doktrīnas, bet man ir ļoti daudz kolosāli. Tad es tev varu ieteikt. Budismu doktrīnu lūdzu. Es domāju, ka noteikti neesi izlasījis, bet mana mīļākā grāmata, kur ir Bībeles vietā. Haranim Hessam Sidharta. Protams, princis Sidharta.
Jā, Tas ir vieglā nepiespiestā veidā pastāstīt par Budu. Bet ļoti, un tur ir labi. Es protu 3 lietas. Es protu badu ciest, gaidīt, un bija vēl viena kaut kāda lieta. Vienkārši tas, kas sajiet ar manu būtību, un tad, kad es viņu pirmo reizi izlasīju, bija ļoti sen atpakaļ. Ja? Tāpat, kad Kāja vārdā Jonathans Livingstons vai vēl kaut kas tās visas lietas, kas ir man. Zini kā, es tev tagad pārtraukšu, un es pabeidzot par tiem mācītājiem. Ja? Man bija tā, man tur tie draugi mācītāji saka, ka viņi tur tādām pārbaudījumiem dzīvē gājuši cauri un satikuši Dievu un tā tālāk un tā joprojām. Un tas bija tik ilgs laiks un viņiem tur bija tādi posmi dzīvē un tādi, kamēr viņi nonāca pie tā, es viņiem saku, es 15 gadu vecumā kļuvu par dīdžeju. Par savu pirmo dīdžeju naudu nopelnīto, ziniet, ko es izdarīju? Es nopirku Bībeli. Un tu viņas izlasījis? Es Bībeli esmu izlasījis 10 reižu. Es pat, tad, kad Ēģiptē dzīvoju, man bija Bībele, kur es vienmēr uz Ziemassvētkiem, tā Ziemassvētku mēnesī, decembrī, vienmēr izlasīju cauri. Viss bija viss evaņģēlis. Man ir tā kā ar meistaru Margaritu. Es esmu 10 reizes iesaucis un nekad tālāk pa otro lapus neesmu ticis un nekādas intereses. Es Toru izlasīju pirmās 800 lapas puses, es nevarēju tikt pāri tālāk, tad, kad tur tas šķirsts no kādām naglām jātaisa 300 lapas puses paskaidrots, tad tur ir jāpiedzimst pa ebreju, lai to saprastu. Bet, nē, tur ir noteikti, tas ir tā, ka zāļu instrukcijas mūsdienās, es domāju, zinām, blaknē. Bet grāmata, man ienāca prātā grāmatas, kuras es arī kādreiz visiem dāvināju, tagad atvainojos, tev neatnesu šo dāvanu, un arī es gribētu teikt, ka Mazo princi var izlasīt. Tā ir tāda īsa dzīves pamācība, un man tur patīk, es skaidrs, ka visiem patīk tur par to lapsiņu un tā tālāk. Nē. Man mīļākais ieguvums no tās grāmatas ir tas, ka būtiskais nav acīm saredzams. Es tuvākajiem cilvēkiem dāvinu vienmēr Mazo princi ar tēva reizi roku ierakstu iekšā pirmajā atvērumā. Un atdod, jo man ir Hermans Hesse, Sidharta, man ir Kāja vārdā Jonathans Livingstons, Mazais princis un alķīmiķis. Jo alķīmiķis ir tā lieta, kad uzminies ar vēlēšanām. Viņas tiešām visas piepildās. Ne tā, kā tu domā. Tās ir 4 grāmatas, kas man aizstāja. Jo tu dabūsi to, par ko tu meditē. Tu varbūt pats nezini, par ko tu meditē. Tāpēc, ka Dievs jau sen ir sakārtojis, tikai lūdzu nemaini domas. Audz. Jā, tur es tev piekrītu, absolūti. Jā. Es atkal Mazajā princi vienmēr tajā pirmajā lapā rakstīju cilvēkiem tādu novēlējumu. Lasi, domā, dari. Es kā tēvreiz roku ierakstu un uzdāvinu cilvēkiem. Jā, es esmu luterāns, protams, bet es neesmu tāds aktīvs. Bet ir lietas, kas man ļoti ir tūs un aizskar, un tās ir ļoti intīmas lietas. Protams. Un runājot par Bībeli, atver jebkurā lapas pusē, tur balta taisnība rakstīta. Tur nav nekas fake. Un tagad no turienes pie Instagram. Tavuprāt, kuram kontam būtu jāpiesako? Es nezinu, man nav ne jausma, jo ar manu Instagramu, kur man ir diezgan daudz followeru un posti un tā tālāk, nodarbojas mana sieva. Tas nav pat manā telefonā. Es neesmu redzējis savu Instagramu. Man ir 4 bildes, kuras izskatās, ka es tur izskatos fotografējas ar kartupeli, bet man tikai tā ir pār par 1000 kaut kādu sekotāju, ka es pat nezinu. Bet ir. Ja es aizēju, man ir redzes problēmas, un līdz ar to es telefonu izmantoju mazāk nekā datoru. Tālāk. Man ir sadalīts, sieva nodarbojas ar Instagramu, es nodarbojos ar TikTok un Facebook. Lieliski. Es sākšu no februāra TikTokā. Man beidzot administrators atrast un viss. Tā, bet tas ir cita. Jā. Dziesma, kas jānoklausās. Dziesma, kas jānoklausās. Kādreiz viens man labs draugs teica tā, ka varbūt Latvijas himnai vajadzētu būt nevis Dievs svētīja Latviju, bet nevis slinkojot un pūstot. Varbūt tā ir tā dziesma, kas slinkojot un pūstot? Tauta zied un tauta zeļ. Jā, bet es neķītinu vecu anekdotu prātā, ar ko atšķirās kartupeļi no draugiem, kad viņi nomirst. Viņi sapūst. Slinkojot un pūstot. Tā briesmīgi. Tālāk, filma, kas jānoskatās? Man ir 2 tādi galvenie režisori, tas ir Čārlijs Čaplins un Vudijs Alens, bet es ieteiktu noskatīties, ja jūs gribat tādu mindsetu dabūt, tad kino klasika Andalūzijas suns. Buņuela filma. Melnbaltā 26. gada, ja nemaldos. Tur jūs
Forši. Man parādīja to tērpu teātrī, tā kā es biju, tas bija kaut kādu, es nezinu, 18 gadu vecumā, tas var baigi iegriez. Un arī Vlads Goldbergs bija tas, kas man Vudija Alēna iepazīstināja. Tas man ar tā. Labi. Dāvana, ko vienmēr priecājies saņemt? Skūpsts, labs vārds, kaut kas tāds. Man tā patīk, kā tu vecs paliec tāds labs. Nē, man patīk šāda tipa uztvere. Manuprāt, tas ir pareizi. Es nezinu, skatītājiem var tracinie, esi, Horens un viss tā. Man patīk tādam. Šitie divi vecie peģiki. Jā, mēs peģiki, jā. Tā mēs arī nekad neesam tev pārguldējuši. Pret prātā nebija ienācis. Nē, nopietni, ja tagad es tā padomāju. Lai gan Arnis Bikšs man vienmēr smējās un atgādina par to, ka es gāju pie tevs laikot uzvalku. Viņš teica, es aizgāju pie Dāvida laikot uzvalku pēc tevs. Dāvids teica, cik Horanam labs augums. Starp citu, Bikšs, lai kurš būtu runājis. Arni, es zinu, ka tev uz pleci burkāns ietotovēts. Jā. Pilnā reālā. Un tā tās drausmīgās ciskas no sportošanas nevienas Bikses kājā nedabūja, kur tu muldi. Skaties, ne, pilnīgi reāli. Jā, bet tas burkāns ir džeks, tāds kuilis, un viņam tāds mēs šķērstām burkānus uz visiem lakstiem tāds uztetovējums. Bet man liekas, ka tas ir viens no foršākajiem tetovējumiem, ko es esmu redzējis. Jā, jo viņam arī viņš piestāv. Man arī dēliem abiem diviem ir, jo man nav tetovējumi vispār, un man bieži cilvēki jautā, kas būtu tas, ko tu uztetovētu, un es nevaru saprast, ko man vajadzētu uztetovēt, bet man vecākajam dēlam uz kakla tie aizmugurē ir ietetovēts. Nē, viņam ir Born in Peace, un jaunākajam puikam, kuram ir 30 gadi, viņam ir vāvere, kura tur zīle rokās, jo viņam iesauki Bēlka, un tāpēc viņam ir vāvere. Skaidrs. Tā. Redz, man nav konflikta, man nav kauns vairs. Ja tu mēs kā es esmu izaudzis, un es neteiktu, ka tas ir, man pavisam nesen tas uzradās. Jā, tāpēc, saproti, tur jau ir tas, katrā vecumā ir kaut kas foršs, tad tu esi jauns un tāds agresīvs un aktīvs, bet arī krietni kautrīgāks, vai ne? Uz vecumu tu jau paliec tāds mazākās, no kā mēs baigi tev varētu tā. Jaunībā tu esi zinkārīgs, tu gribi visu pamēģināt, un ir tik daudz, kā tas sauc. Bet es arī tagad esmu, es teiktu, ziņkārīgs, un man patīk visu kaut ko izpētīt un atklāt jaunas lietas. Un mūzikā tieši tas pats man daži saka, kā tu taču esi tāds rasta un tāds alternatīvajā un tāds rebel dumpinieks, un kā tu šitanī te popsas projektā piedalies? Es saku, man patīk izaicinājumi. Beidz, es apmeklēju tomātu audzēšanas seminārus. Pilnīgi reāli. Man 58 gadi, es iegūtu diplomu, oficiāli diplomēts, es esmu biškopis tagad, ja? Es pabeidzu mācīt. Es mācos visu laiku, es kaut kur... Senjor Pomidor, tu esi. Mēram, jā. Bet tu saprati, es pasūtīju internetu, man atnāca karošu, grepšanas komplekts, viss, greblīši, viss. Nezinu, kāpēc es izdomāju, ka es gribētu grebt brīvajos vakaros karotis. Vispār, kuku. Kāpēc nē? Kāpēc nē? Kāpēc ir? Un tas ir tik aizraujoši, kad man kaut kādas lietas, tā ir ļoti daudz arī YouTube'ā pamācības, ka visu man patīk. Un, zini, es laikam vairāk neko nenožēloju dzīvē. Man patīk, ka es esmu pilnīgi ar visiem, visies plavi pa kreisi. Es neko nenožēloju. Pilnīgi. Un man nav kauns. Tas ir vistrakākais. Tas ir tiešām vistrakākais. tas noņem jebkuras brēmzes. Apmēram. Kā tu domā, tagad tādā trakā laikā, kā tu tiec tam visam pāri, viss, kas tagad pasaulē notiek, kā tu to visu uztveri? Man ir ļoti smagi. Es nekad nedomāju, ka es esmu tik ļoti ievainojams. Zini, kā no vienas puses āda paliek biezāka, no otras puses tu paliec vairāk ievainojams. Grūti pateikt. Kas notiek pasaulē? Skaidrs, ka pasaulē ir jukusi un, kā teica viens mans foršs krievu draugs no Pēterburgas, tas jau bija pirms entajiem gadiem, tā kā es dzīvoju Eģiptē, viņš man tāds jautā, tev neliekās, ka tu esi sajūtas prātā? Viņš man saka, es viņam saku, jā, man tiešām brīžiem tā liekas. Viņš saka, tagad visiem tā šķiet. ir ļoti laba anekdota, uz kuru mēs varam to sarunu arī beigsim. Tiesa, viņa krievu valodā es arī iztulkošu beigās latviski, kad ой, какой вы интересный, забавный, какой ваш секрет? Я ёбнутый. Apmēram tā, cik jūs esat interesants, aizraujošs un lielisks. Kāds ir jūsu noslēpums?
es esmu jucis. Tas arī viss. Jā, man liekas, ka ļoti kodolīgi. Un jucis tā tad, jo jucis, saprot, es sevi ietver arī to drosmīgs. Jo bieži vien tev jābūt jukušam, lai tu būtu drosmīgs. Jo tu racionāli sāc domāt, un tā, ko viņi pa mani teiks, nedod Dievs izmetīs no darba. Jo mūsdienu pasaules jau problēma ir tā, ka visi ir ieslodzīti tai materiālajā pasaulē. Visiem ir kredīti, mašīnas, mājas un stāvoklis sabiedrībā, un šito mēs nedrīkstam pazaudēt. Nedod Dievs, tu pateiksi kaut ko ne tā, kā vajag. Tagad visi ir tik politkorektāki nekā vistrakākajā Padomju Savienībā. Visi tika, jā, mēs arī esam pret, jā, mēs arī esam par. Es apcēties pieķēries pie domas, ka mēs ar tevi esam brīvi. Es nezinu, ka tavu visu tām lietām. Jā, es esmu brīvs, jo es tiešām dzīvē, laikam 99,9% es rīkojies, kā es vēlos. Runāju, ko es uzskatu par vajadzīgu tajā momentā. Un es jūtos labi. Man grēmas nemoka. Es varbūt neteikšu, ka 99%, jo tas varbūt būtu pārspīlēt, bet skaidrs, ka tas procents ir salīdzinoši ar lielāko daļu ļaužu. Es vienmēr visiem saku, esiet jūs paši, štrunskot ar tie apkārtējie. Saku, suņi, rej, karavāniet. Jā, un cik dīvā nebūtu, arī man ir draugi vēl joprojām. Jo zini, kas ir viena lieta? Ja tev pat nav taisnība, tad patiesīgums iet cauri jebkurai sienai, jebkuram mūrim. Ja tu esi patiess pats pret sevi un pret to, ko tu dari un pret pasauli, cilvēki vienmēr atvērs savu sirdi, un savādāk tas nevar būt. Dievīgi vārdi, es domāju, uz to mēs arī atvedīsimies. Redziet, cik īpatnē sanāca šovakar. Vai šodien, es nezinu, kad īsi jūs šo raidījumu skatāties. Varbūt šonakt. Varbūt šonakt, jā, jo vai skrējienā, kā daudz to dara un klausās šo podcastu, skriedam no rīta vai pēcpusdienas skrējienā. Pilnīgi negaidīti. Sanāca saruna par tādām diezgan dziļām tēmām. Man pilnīgi negaidīti, man ļoti tuvām un varbūt vienaudžiem sarunāties par šādām lietām, varbūt kādam jaunietim dos kādu padomu. Un varbūt atļauties beidzot dzīvot tie, kuri vēl nevar izlemties riskēt vai kā tur bija, riskēt vai nožēlot. Ja? Bobs Mārlijs teica, live the life you love the life you live. Jā, tieši tā. Viens bez otra neeksistē. Un paldies, ka skatījāties. Atcerieties, ka jānospiež patīk un abonējiet, jo vairāk skatītāji, jo man skaistāks interjers. Atā!